Sveiki! Mani sauc Paula, un šis ir podkāsts par ziņu apnikumu, kura viesi būs cilvēki, kas pieder Z paaudzei. Tie ir cilvēki, kas dzimuši 90. gadu beigās līdz 2000. gadu sākumam. Šajā podkāstā uzzināsim Z paaudzes piederošo cilvēku viedokļus, paradumus un ietekmi saistībā ar ziņu apnikumu. Jo mūsdienās mēs nereti dzirdam cilvēkus, kas saka, ka viņiem ir apnicis sekot līdz ziņām to daudzumu un dažāduma dēļ. Ziņas mēdz būt maldinošas un pat manipulējošas. Šī iemesla dēļ cilvēkiem zūd uzticība un interese sekot līdz jaunumiem pasaulē un Latvijā. Bet vai tā patiešām ir? Ar šīm podkāstu sērijām es atklāšu Z paaudzes domas par reālo situāciju viņu ikdienā saistībā ar ziņu apnikumu dažādos pasaulē un Latvijā svarīgos notikumos. Šī ir podkāsta otrā epizode, kurā runāsim par ziņu apnikumu Covid-19 pandēmijas laikā. Un šodienas saruna notiks ar manu otro un Z paaudzes jaunāko viesi Ričardu. Puisis studē Latvijas Universitātē datorzinātnēs un brīvajā laikā daudz laika pavada sērfojot internetā. Tēmai par ziņu apnikumu Covid-19 pandēmijas laikā izvēlējos tieši viņu, jo šajā laika posmā puisis mācījās vidusskolā un tas pamatīgi skāra un mainīja viņa ikdienu. Sveiks, Ričard! Kā jau tu zini, mēs šodien runāsim par ziņu apnikumu Covid-19 pandēmijas laikā. Un varbūt sākumā tu vari pastāstīt vairāk par to, kā tad tu biji noskaņots šajā laikā un kādas sajūtas tu izjūti. Varbūt tu izjūti pat bailes un nemieru. Sveiki, Paula! Covid-19 pandēmijas laikā pašā sākumā es jūtu apjukumu, jo es nesapratu, kas īsti notiek. Pirmais, par ko es uzzināju, bija tas, ka mana mamma man pasauca pēc skolas, lai mēs braucam uz veikalu. Vajag saprakties mēnesim uz priekšu, sagatavoties kaut kādai pandēmijai, ka notiekot kaut kādas valsts sarunas, kur deputāti ministri runā par kaut kādu Covid-19, kaut kādu vīrusu. Un es pilnīgi apjucis, gāju mammai līdzi, palīdzēt sakrāmēt mašīnu pilnu ar ēdienu. Un viss nepieciešamo, kas būs vajadzīgs veselu mēnesim. Kad tika sakrāmēta mašīna, mēs braucām mājās. Un tad paziņoja tiešsaistē no ministru kabineta, ka ir valstī izsludināts ārkārtas situācija. Un tad jau es sapratu, ka tas patiešām ir nopietni. Un tad visi radīja paziņas, sāka rakstīt viens otram, kas notiek. Latvijā ir ārkārtas situācija, ko tas nozīmē, kas ir pandēmija, kas jādara. Ko tas nozīmē, vai vispār rīt uz darbu jāiet, vai kas ir. Un tad sākās tāds šoks, un tiešām nevarēja saprast, ko darīt. Un tu šajā laikā mācījies arī vidusskolā, tāpat kā es, vai ne? Jā, un tieši tas pats notiek mūsu klases čatā, kur mēs sarunājamies, un mēs sapratām, ka tagad ziņās rakstīts ir 2 nedēļas, nebūs uz skolu jāiet, jo ir ārkārtas situācija, kas būs, lai ierobežotu vīrusu izplatīšanos. Un lai vispār saprastu, kas jādara tālāk, lai turpināt mācīties un lai citi varētu turpināt strādāt. Un tad sekojām kopā ar klases biedriem ziņām, un viņi sūtīja mums rakstus. Mēs visi lasījām, arī skolotāji iesaistījās, kā mēs varam dabūt tiešāku avotu. Un, protams, arī tu, kā jau mēs visi, informāciju par pandēmiju no kaut kurienes iegūstam. Un kādus sociālos mēdījus vai ziņu kanālus visvairāk tu šajā laikā lasīji vai klausījies? Varbūt tā bija televīzija vai dažādi ziņu portāli vai varbūt sociālo mēdīju ieraksti. Un pastāst vairāk par to, kuri tad bija tie. Visvairāk, man liekas, es uzzināju no tās pašas, ko es teicu, klases čata, kur mēs viens otram sūtījām ziņu rakstus no portāliem dažādiem, piemēram, LSM. Un LA.lv. Un mēs paši kopā izvērtējām, kas ir ticamākie un kas ir pareizi ziņas, kas nav viltus. Un kopā mums palīdzēja arī apstiprināt skolotāji, kas ir lielā tādā kā sarunā ar skolas direktoru, kas arī ir saziņā ar izglītības ministriju un veselības ministriju, ka
mēs iegūstam patiesākas ziņas par to, kas tiešām notiek valstī un saistībā ar Covid-19, un kas mums tieši jādara un kā mēs tiešām varam ticēt. Un kāpēc tu izvēlējies tieši šos informācijas avotus patērēt? Vai tu tos lietoji apzināti, vai varbūt pat nejauši? Tāpēc, ka bieži mēs esam spiesti saskarties ar informāciju, kuru nemaz nevēlamies lasīt vai dzirdēt, dažādu apstākļu dēļ. Un kā tad bija ar tevi? Neapturot, es uzņēmu tieši no sociālajiem mēdījiem, kā piemēram TikToks un Instagrams, kurus es ikdienā lietoju, un tad kādas es apzinīgi lietoju, bija no ziņu portāliem LSM, ko es iepriekš teicu, kurus ieguvu tā kā tieši rakstus, ko es izlasīju līdz galam un mēģināju saprast, kas tieši man būtu jādara un kas notiek valstī. Bet ziņu portālos es īsti tam baigi nepievērst uzmanību, jo es sociālajos tīklos darīju to pavisam ar citu nolūku. Tur bija nevis skatīties ziņas, bet pavadīt tukšo laiku, kas man bija vienkārši dienā, vai kad es pavadīju mājās, nevis skolā. Un es īsti ziņām nepēršu tik lielu uzmanību. Un kā tev šķiet, cik liela nozīme šajā laikā bija ziņu informācijas avotiem? Jo, piemēram, es uzskatu, ka ziņas bija viena no galvenajām lietām Covid-19 pandēmijas laikā, un bez tām nebija iedomājama mūsu ikdiena, jo tās patērējot mēs visi principā uzzinājām jaunumus. Un personīgi es ar ziņām par Covid-19 pandēmiju saskāros dienā pat vairākas reizes dažādos sociālajos tīklos. Un, jā. Ziņas noteikti bija ļoti svarīgas šajā laikā, jo visi bija neziņā. Nebija tāds, kas zināja, kas tieši jādara. Un visi gaidīja uz valdību, vai arī uz kādu savu uzticības personu, ko darīt, lai viņiem pasaka. Un visi ļoti pievērst lielāku uzmanību gan jauni, gan veci ziņām. Un tas ir ļoti palielināja iespēju iegūt arī neīstas ziņas, ko tu klausies no arī pazīstamiem cilvēkiem, ka viņi ir uzzinājuši kaut ko, ko tu pats neesi nemaz dzirdējis, un pēkšņi viņi stāsta, ka tāds Covid vispār nav, un tu prāto, kā tu vispār iegūši šo informāciju, un tu viņiem jautā, un viņi tev iedod pavisam kaut kādus no tādus nepazīstamus portālus, kur viņi iegūši ziņas, vai arī kaut kādus citu valstu rakstus, par pilnībā aplumām tēmām, kas varbūt pat nav saistīts vispār ar Covid-19. Un viņi to sasteist kopā. Un, jā, bieži ir dzirdams, ka cilvēki Covid-19 pandēmijas laikā ir izjutuši maldināšanu no ziņu paustās informācijas. Un kā bija ar tevi? Vai tu izjūti maldināšanu no ziņām šajā laikā? Man liekas, no ziņām, ko es lasīju, es nejūtu maldināšanu. Bet, kad es redzēju, kā to uztver citi cilvēki, kas ir vispirms izlasījuši no citurienes to informāciju, viņi uzskata, ka pirmā ziņa, ko izlasīju, tā bija patiesā. Un katru nākamo viņi uzskata, kā pilnīgus melus, vai tas ir kaut kas tāds, kas ir nepatiess, par ko nevajadzētu runāt. Tā ir maldināšana, ka viņiem melo, ka viņus mēģina kontrolēt. Lai gan patiesībā viņi vienkārši bija nobijušies un vēlējās, lai viņiem tas Covid vienkārši beidzās. Viņi uzticējās tām ziņām, ko viņi gribēja izdarīt. Ka Covid nemaz nav un par to nekas nav jāuztraucās, lai visi iet apakaļ un lai tas viss ātrāk beidzās. Bet valsts gribēja, lai arī Covid beidzās, bet tam, lai tas notiktu, tam vajadzēja jauns noteikums un ierobežojums, pret ko tauta nebija ar mieru daļa. Un varbūt var nosaukt konkrētus piemērus, kuri mēdī tev lika kaut kādā veidā, šaubīties par informācijas patiesumu un radīja maldinošu priekšstatu. Tāds īsti konkrēts es vairs neatceros, bet man liekas, viens no piemēram varētu būt Jandeks, kas bija vairāk no Krievu puses nācis. Un daudz Krievu tautības cilvēki Latvijā to uzskatīja kā īstāko portālu ziņu avotu, kur iegūt informāciju par Covid-19, lai gan tas nebija diezgan aktuāli Latvijā.
Un situācija varēja būt pamainīta, jo tur varēja redzēt, ka skaitļi diezgan atšķīrās, piemēram, par statistiku runājot, ka Jandeksā bija rādīti diezgan mazāki skaitļi nekā rādītas mums ir Latvijas portālos par to, cik ir saslimuši un cik ir nomiruši no Covid-19 saistītām problēmām. Un vispār, cik ļoti tu uzticējies šajā laikā ziņu avotiem, jo, piemēram, es sākotnēji biju ļoti lielā apjukumā par to, kurām ziņām var uzticēties un kurām varbūt labāk nevajadzētu uzticēties. Ziņas bija tik dažādas. Viens eksperts saka, ka Covid ir pilnīgi kaut kas normāls un par to nevajag uztraukties, bet otrs eksperts saka, ka tas ir kaut kas ļoti briesmīgs un cilvēkiem ir jābaidās no tā. Un ka, jā, tā tad. Un tu stāvi pa vidu un mēģini saprast, kas tad vispār notiek. Bet, protams, ar laiku, kad tu aprodi ar situāciju, tu loģiski saproti, ka tas ir nopietni un apzinies, ka tam tu vari ticēt, kam tu vari ticēt un kam tu nevari ticēt. Bet jā, kā tad bija ar tevi? Cik ļoti tu uzticējies? Man liekas, es uzticējos tikai tiem avotiem, ko man apstiprināja tuvinieki un ko viņi man pasniedza. Jo es viņiem uzticējos, kā arī saviem skolotājiem vidusskolā, jo viņi arī bija diezgan tiešā saziņā ar Izglītības un veselības ministriju. Un tādā veidā es varēju uzticēties tiem avotiem, kad viņi ir tiešākā sarunā, un tuviniekiem, kas tiešām es jūtu, ka viņi nevēlas man iestāstīt kaut kādas viltus ziņas, lai gan vienmēr jābūt ar skepsi pret visu, ko uzturam kādu informāciju. Un varbūt bijis tādi brīži, kad es esmu dzirdējis ziņas, kuras es gribēju zināt. Un, es gribēju uztvert, piemēram, ziņas par to, ka skola būs vēl attālināta un būs garāks brīvlaiks un tādas ziņas. Man liekas, jā, tās varētu būt īstās ziņas, ko es gribēju klausīties un uztvert, ka viņas ir īstas. Lai gan patiesībā tā nemaz nebija, un man vajadzēja skeptiskāku uztvert to, ko es uzņemu. Bet tajā laikā, kad tu mācījies vidusskolā, tu jau arī tev bija samērā mazāks vecums, un tu nebija tik spriest spējīgs, kā tas ir šobrīd noteikti. Un šobrīd noteikti varbūt uz to visu skatītos mazliet citādāk un arī vairāk izteikt tieši savas domas, nevis klausītos tikai tajā, ko tev saka citi. Jā, tad es ļoti uzticējos cilvēkiem sev apkārt ar to, kādu informāciju es saņemu. Un tagad es, protams, būtu daudz atbildīgāks un es spētu arī pats atrast sev ziņas, kuras ir tiešām patiesas un kurām es varu uzticēties. Tajā brīdī es cerēju uz citu cilvēku apzinību un pieredzi, ka viņi spēs atrast man ziņas, kas ir tiešām patiesas. Tagad es varētu arī tiešām pats atrast sev, jo es spēju izvērtēt, kas ir viltus ziņas un kas ir patiesas. Jā, jo šis gadījums patiesībā ir pat ļoti riskants. Jā. Pieņemsim, ir ģimene, kura uzskata, ka šis viss ir tikai kaut kas uzpūsts, un viņi to nodod arī tālāk saviem bērniem, un bērni nodod tālāk varbūt skolā saviem vienaudžiem. Un, jā, tas savā veidā ir risks, bet es saprotu, ka tu biji informēts ar pareizo informāciju, vai ne? Jā, svarīgi, man liekas, bija tas, ka tu neuztver informāciju tikai no viena avota. Jo tam var būt viņš var varbūt noslēgt uz vienu pusi ar savu viedokli. Bet, ja tu ņem dažādus un tu spēj arī izvērtēt viņus, tad tu vari noteikt pats sev, kam tu vari uzticēties un kas tev liekas pareizāks. Jo, ja tu ņem tikai no viena, tu ļoti riskē, ka tas ir... Tādā veidā tu varbūt meklē kaut kādu viedokļu līderi, un tas ir riskanti savā ziņā. Jā. Par cik šī informācija par pandēmiju un visiem ierobežojumiem bija ļoti, ļoti daudz, cilvēkiem kļuva pat apnicīgi sekot līdz visiem jaunumiem. Nemelošu, arī man ar laiku kļuva aizvien garlaicīgāk lasīt ziņas par pandēmiju. Ja sākotnēji tas man radīja tādu adrenalīnu, es pat varētu teikt, jo tu nezināji, kas notiks tālāk un kas tevi sagaida rīt, un vai būs kādas jaunas ziņas, un kas būs tālāk ar skolu, un vispār, kas notiek apkārt. Tu tādā neziņā dzīvo, tad vēlāk jau
tas likās ļoti apnicīgi, tāpēc, ka tu visu laiku dzīvo tajā rutīnā, tu sēdi mājās, tu neko nevari darīt, un tev jau tās ziņas vienkārši lasot, kad atkal tev ir vēl pagarināti ierobežojumi un tev jau vienkārši tu apzinājies, ka tas ir vajadzīgs, bet jā, tas radīja diezgan lielu apnikumu ar laiku. Un cik lielu ziņu apnikumu tu izjūti, un vai uz tevi tika izdarīts varbūt pat spiediens? Ziņu apnikumu es vairāk jūtu uz otro vilni, kad jau bija viņš sācis beigties, un vairāk bija ziņas, kas atkārtojās, un tu redzēji, ka ziņas dažas arī pat nepiepildās, ko tu esi izlasījis par ierobežojumiem, kas notiek valstī un kas notiks. Tu sāc saprast to, ka daļa nav nemaz vairs tik svarīga. Jo tas Covid-19 vienu brīdi sāka norimties tā, ka pilnīgi tu vairs neredzēji jaunas gadījumus ar tiem, un ka ziņās arī vairs nestāstīja tik ļoti, tas nebija izplatīts, un cilvēki nerunāja par to vairāk, jo viņiem tas jau bija apnicis, viņi gribēja, lai ātrāk beidzās. Un, manuprāt, es arī pats vairs nelasīju tik daudz ziņas un to nemeklēju, lai gan man būtu laikam vajadzējis vairāk zināt par to. Jo, piemēram, pat tagad neviens nav pat ierunājies par Covid-19, cik es esmu dzirdējis pēdējo gadu. Un tas liekas diezgan dīvaini, jo nemaz neliekas, ka var būt tā, ka viņš tiešām jau ir pazudis. Jo... Jā, tas vairs nav tik aktuāli, cilvēki ar to aprada, tāpēc kā pierod pie visa dzīvē. Jā. Un kā tu vērtē valdības darbu Covid-19 laikā? Vai viņi nemanipulēja ar cilvēkiem, vai tomēr darīja to, ko viņiem vajadzēja, lai ātrāk tiktu ārā no pandēmijas apstākļiem? Jo man liekas, ka cilvēki ar laiku kļuva, varētu teikt, pat naidīgi pret valdību. Protams, vienmēr jau var labāk, bet es tomēr gribētu domāt un cerēt, ka viņi darīja to, ko vajadzēja, un es gaidīju, ka Latvijas sabiedrība būs nedaudz iecietīgāka un saprotošāka. Kā tev šķiet? Manuprāt, valdība darīja diezgan, lai apturētu Covid un vismaz ierobežot to, bet man liekas, tas, kā tas tika pasniegts un kā to uztver, tauta uztver diezgan asi, un liela daļa bija tāda, kas bija pret ierobežojumiem, jo viņiem jau bija apnicis tas, un viņiem likās, ka tas ierobežo viņu tiesības, un viņi jutās tā kā cietumā, paši savās mājās, un viņi tiešām gribēja cīnīties pret to, ka viņus ierobežo, un viņi tāpēc meklēja grēkās, kas ir vainīgs pie tā, kāpēc viņi ir mājās. Viņi atrada valdību, jo viņi tieši izsludina visus šos ierobežojumus. Lai gan paši nesaprota, ka tie ierobežojumi ir domāti, lai tas ātrāk viss beigtos un Covid neizplatītos tik ātri. Bet valdība arī nebija pat tāpat labākā, kas to ierobežojumus pasniedza, jo viņi arī paši nebija īsti ziņā, cik ilgi vajag ierobežot un kad tieši tas viss beigsies, jo, kad viņi saka, ka tas beigsies, tad, kad tas brīdis pienāca, tad arī nebeidzās. Viņi pasludināja pagarinātu lockdown un ka bija ilgāk jāgaida, kad varēs atgriezties normālajā dzīvē. Un cilvēkiem jau sāka apnikt, un viņi nesaprata, vai valdība tiešām zina, ko viņi dara vai nē. Un ik pa brīdim no manas skatu punktu varēja redzēt, ka valdība tā kā skatās no citām valstīm piemēru un dara tieši to pašu, tikai ar nelielu kavēšanos, lai to izpildītu mūsu valstī. Un tāpēc likās, ka valdība netiek galā ar to, kas notiek valstī, un nespēja to mums izskaidrot, kad tas viss beigsies. Bet kopumā es domāju, ka viņi darīja daudz, un viņi darīja to, ko varbūt ne maksimumu, bet viņi darīja diezgan daudz, lai sabiedrībai būtu pēc iespējas ātrāka atpakaļ dzīve uz normāliem apstākļiem. Tāpēc, ka neviens nemācēja tādu situāciju rīkoties, neviens nebija gan saskāries ar to. Neviens tam nebija gatavs vienkārši. Un labi, tad noslēgumā varbūt var pastāstīt un
nepastāstīt, bet varbūt ieteikt kaut kādus savus ieteikumus, kā cilvēkiem cīnīties pret ziņu apnikumu un ko darīt, lai neveidotu šis ziņu apnikums? Mans pirmais ieteikums būtu vairāk, protams, tas vienkāršākais ir lasīt ziņas, jo tas tiešām ir vajadzīgs tīpaši, jo agrāk tu sāc, jo labāk ir, ka tu vairāk spēj atšķirt, kas ir kāda ziņas, lai tev nerodās tāpat kā, kad sākās Covid, kad pēkšņi sāc lasīt ziņas, un tu pat nezini, no kura portāla lasīt, kuram avotam tu vari uzticēties. Savā ziņā jāuztrenē tāda ziņu filtrēšanas spēja. Jā, tā kā tu vari runāt arī ar tuviniekiem vai arī zinošiem cilvēkiem, ko tu uzskati, ka viņi ir zinoši, un paklausīties viņu domas par ziņām, kuras bet tomēr nevar aizmirst par savu viedokli. Jā, tev tomēr tas jāuztver skeptiski, un tev jāspēj trenēt sevi uz ziņām, ko tu uztver, lai tu atšķirtu viltot ziņas, neīsti ziņas, kas ir domās, lai tev maldinātu, un ziņas, kas ir patiesas, kuras tu tiešām, kas tev jāuztver un jāizplat arī tālāk, lai citi to zinātu. Jā, jo bieži vien ir tā, ka mēs arī pakļaujamies ar saviem ģimenes locekļiem, bet arī es savā pieredzē sapratu to, ka nevienmēr tas viedoklis ir tāds pats, un tomēr ir kaut kādi sava veida konflikti pat izraisās tādā veidā. Un, jā. Bet tas ir labi, lai izveidojot diskusiju arī kaut vai ģimenē, jo tas tomēr veido arī kādus risinājumus noteiktiem jautājumiem par to, ko darīt. Jo, ja būs tikai viens viedoklis, var radīties tā, ka nekas nenotiek. Vienkārši viss pakļausies tam vienam viedoklim, tāpēc dažreiz ir labi, kad katram ir tas savs viedoklis. Labi, paldies tev par šo sarunu. Man bija interesanti uzzināt, ko tu par šo visu domā un kāda bija tava pieredze. Un tad jau tā.